diezgan labi. Kā Krievi svin! Nu tas gan ir kaut kas. Es jūs aizvedīšu. Es jūs aizvedīšu pie tiem Krieviem. Es jums parādīšu, kādi viņi ir. Es teicu, ka arī vienīgā manā mūžā, ka citas vairāk nebūs. Telegrāma, tas ir kaut kas tik ļoti īpašs. Es saprotu, uzrakstīts ēpasts, īziņa, nu labi, ar roku rakstītu vēstuli vai paskaitīt. Telegrāmas. Tas ir kā zem loga nodziedāta serenāde. Kā uz asfalta uzrakstīts maršai atķibri kļū. Если бы не было интернета и телефона, я бы все равно придумал, как рассказать тебе, что я тебя люблю. Pasņēļi vēl rošku, tagad varam doties pie tiem Krieviem! Toreiz man nebija bail. Agrāk man vispār nebija bail. 922 kilometri. 16,5 stundas. Rīga, Maskava. Maskava, Rīga. Starp citu, es braucu tajā pašā vilcienā, ar kuru atbraucu un aizbraucu Krievijas superestrādes māksliniece Alva Barisovne. Jā. Diemžēl es viņu nekad arī nesatiku. Lai nu kā, tam visam pa vidu es, rozā brillēs un ar ģimenes likstības projektu azotē. 20 latu vērtā piedvirziena cirka izrādē.
uzlist otrā stāvā pirmpunktā, nolikt savus mantas pagalvi, lai kāds maita neizdomā no turienes kaut ko izciksēt, ieliek Mihēlu un Tamāras dāvinātās austiņas, pagriež visiem divam galu un izliek uz kamūļu. Srēkti guļu. Pārsvarā izliekos guļu. Es vispār šajā dzīvē pārsvarā izliekos. Jo citādāk jau šajā pasaulē nemaz nevar. Mēs iepazinājāmies pie jūras. Viņi man atveda Taņu. Nu, labi, jā, Taņa viņu atveda sev. Bet beigās sanāk sākuši šķiet mani. Es to nebiju tā domājis, patiešām es to nebiju tā domājis. Un Taņa nemaz nedusmojās. Labi, tā, Taņa sākumā nedaudz dusmojās. Taņa, otrā garākā meitene, kuras pazīstu. Latviski viņa prot tikai divas frāzes, Lidu Tvilis un man ir atsevišķas un vienistabas dzīvoklis. Mēs vienmēr ar tādiem uzmanīties, jo šīs būtu pirmās frāzes, kuras iemācās svešvalodā. Tā mēs ņēmām grožas savās rokās un centāmies patrūpināt tā jau šķiro vārdu krājumveļai. Jūs esat, kas no tā visa sanāca? Vienmēr bija iespēja uz skolu nemaz neaiziet. Telefons zvans. Taņa. Привет, слушай, подожди, слушай. У меня есть небольшой проблема. Со мной есть, как это, Драус. Он может с вами? Хорошо, скоро будем. О, Драус, супер, vēl cilvēks. Tā nu mēs tur sēdējām. Un arvien vairāk attālinājāmies no tā, ko cilvēki devē par reālo pasauli. O! Līdzien tādiem bija arī klāt! Tā bija pirmā reize, kad es sāku Krievu. Bija viss ģērbis melnā. Melnā ar melniem makiem. Tad sēd čigās un sturīs filmā. Es nebiju padomāju, ka savu dzīvi neesmu redzējis tik skaistu Krievu, bet drīzāk man atkal kāds padeva rumu. Drīzāk kļuva vēsts un arī satums. Rums arī bija beidzies. Tā nu mēs ar draugiem izlēmām doties uz Mākslīgo pilsētu. Pakaļ rumā un, protams, parādīt Krievām
nākošajām dienām ir jāiet uz darbu. Viņam rokās bija Latvijas sarkanais karogs. Viņš to bija norāvis no kaut kādas koka mājās un iedāvināja mūsu Krievam kā suvenīru. Ničim vasīga suvenīrs. Bet kāpēc tas karogs vispār bija izkārts? Pirmo reizi, kad Dievs atbrauca, bija pavasaris. Bija pavasaris, bija ko vajadzētu cimdoši, ne? Laikam, nē, tajā vakarā cimdi būtu noderējuši, ļoti noderējuši. Skolā bija jāiet. Tad mājas skolā vēl bija jāmācās. Maija sākums. Tas bija 4. maijs, diena, kad mēs svinam savas valsts neatkarības atjaunošanu, un mēs paņemam savu karogu un iedāvinam kaut kādam Krievam kā suvenīru. Bet vai tas padara mūs par saviem pilsoņiem? Par nodevējiem? Nebūtu ne. Vēlāk Maskavā visos īrākajos dzīvokļos. Viņam pie gultas uz sienas vienmēr bija tas karogs. Viņš ļoti mīlēja Latviju, ļoti. Kādu viņš nemīlētu? Latvijā viņš saka mani. Es esmu viņa Latviju. Un es brīvprātīgi padevu šai okupācijai, jo citādi vienkārši nebija iespējams. To arī šis vakars ir beidzies. Jūs saprotat, es došos mājās. Nogurums un rīt būs pārģērs un vēl uz skolu jāiet. Tad es došos. Pēkšņi man jautā, vai mēs attiksimies? Ece, kāds Krievs jautā, vai mēs attiksimies? Nu jā, droši vien. Šim vakaram pārāk daudz informācijas. Сейчас в Сиднее 8 вечера, но у нас 7 утра. Так что просыпайся, улыбайся, одевайся и бегом навстречу новому, да-да, ты не ослышался, новому дню. Окей, доброе утро, сейчас в Сиднее 8 вечера. Сейчас в Сиднее 8 вечера, но у нас 7 утра.
skolā? Ar mani bija kā fizikām. Cilvēks paps. Tajā pašā skolā, kurā es mācījos, bija skolotājs. Tā kā ik reizi, kad es pārkāpu skolas teicamo reglamentu, piesauca manu papu. Un man atgādināja tādu lētu popmūziku lielveikalos. Tāpēc es cienīju savu radītāju. Bet cītīgi runāju pretī un darīju pilnīgi visu iespējamo, lai gāstu skolas regulējumu. Ar sevi nemaz nekojoties. Lai kā bija viena skolotāja, kuru es ņēmu galvā, un kuru ņēmu galvā mani. Tā bija papa bijusi skolniece, angļu skolotāja. Viena no tām retajām, kura nav cēlusi savu karjeru padomju gados, un kura neliek mācīties pēc anarhiskajām iezaudēšanas metodēm. Cilvēks, kurš man ticēja, un es pārējais ne, un es pati sev es nezinu. Piektdienas vakarā mēs ar draugiem satiekamies parkā, kad esam atsēdējuši katrs savas obligātās stundas, katrs savā zinījumājā vai darbā. Un pats labākais ir tas, ka vēl 2 dienas nav jāiet ne uz skolu, ne uz darbu. Vai tu esi gatavs? Naudas saudzēm prātu zini manu stāstu. Olas ir klāna, savu tām klās. Man ir viss, ko vajag, nāc man to. No rīta ejasi, mēs nīdro ar moju. Tu dzirdi manu kumeru. Zvana prezidents es. Man vienalga, dzīvošu kā gribuši. Savu naudu es tērēšu. Liec kalni nepakā. Olas jau ir augšā, tēls start from the bottom mazāk. Jā, tu zini, kas ir klāt. Neliec lūdzu teikt, vai drošākāk sāk. Jā, olas ir spēks, olas ir maz. Tava māsa man selfiju prasa. Tu redzi man, tu izjūti to kaisu. Mazāk grib tevi dejos vairs. Tevi grib paliek karst, un es jūtu to gan. Mazāk grib paliek karst, un es jūtu. Piedod mazāk, es dzīvoju ar mani. Un dodaties te garām uz dzīvokli. Garām uz dzīvokli. 45 kilogramu koku, vaļš nekā 17 dažādas troļi. Sakoties ar mums tā nav apkot, dzīvoju pie manis. Man arī Latvijā, es to samaisi iPhone. Tu man prasa, vai man vajag dot pārāk daudz naudas, pārāk maz kauns. Es jūtos tā kā pirmie, ko piecims no jauna. Olas apakaļ spēlē, viena nakts. Karais, vienīgais, kurš nedzīvo ar vecākiem, kuram pašam ir savs dzīvoklis. Vienas pasauli viņu liek mierā. Vienmēr kopš sevi atceros, es arī esmu gribējis vietu, kur pasauli man liek mierā. Viena celties, viena iet un viena iet gulēt. Tā kā sēdi pēc dzīvo
Suzette. And the clock waits so patiently on your side. Es būtu gatava. Uzreiz pēc sieva tā. Šis man spēja nodziedāt. Un vēl nospēlēt šo dziesmu. Uz vietas būt par sievu! They break the snarling as they stumble across the road. When the day breaks instead, don't let the sun blast your shadow. Drive your mind, they're so natural. Tad atgriezāmies dzīvoklī. Draugi bija izlēmuši doties uz Nakstīgo pilsētu, kārtējā pastaigā. Es ar Krievu devāmies viņiem uz muguras. Lokā sadaršies. Oi, kur mēs atlaidām, bet kāds pagriezās ar mums to jautāt. Mums bija bail, ka mums smiesies, mums bija bail, ka mums nesapratīs, mēs gribējām sevi paturēt tādā mazāk noslēpumā. Un noslēpums ir grūti turēt sievī. Mēs aizbēgam no visiem. Mēs skulpsījāmies uzkļūt. Mēs skulpsījāmies zem tilta. Mēs izlikāmies, ka mums nav augstu, viņš teiks, ka man gaita nav melodija. Es zinu, ka viņš dzer vēl. Tā nevar būt, tas nevar būt, ne jau ar mani. Bet Krievs atbrauc pēc mēneša. Tāņēma to vairs nebija. Pilnīgi apsākā. Скоро наши зерна упадут в неведомую землю, в остывшие ладони.
Скоро поезд увезет того, кто вечно ищет, да кто и что и не ждет уже. Скоро он узнает, где чужие, где свои. Он не отбрасывает тени, он идет как лед через Mums ir jāizdomā kaut kas ar tām vīzām, tas ir pārāk laika, ietilpīgi un dārgi. Nekas, mēs izdomāsim. Mēs to vien izdomāsim. Tad pabeigšu rakstīt tev vēstuli, uzrakstīšu īsti, esmu uzrakstīt tev vēstuli. Tagad gan, tieši pastaigāties. Nevar elpot tevi, bieži pelpot svaidkratis. Skūpst tavas plaukstas, tavas vietas. Ты спросил в любви сухого лесника, что на дне своем скрывает бурная река моя любовь. Теперь ты знаешь, почему огонь не похож на рыжую лесу. Но если ты хотела спрятать это дерево, то спрячь его в лесу. И никому не доверяй, кричать дома, не клянись на молоке, ни сердцем, ни рукой. И я хочу надеяться на то, что ты останешься со мной. Tā bija viena sunu karsta vasara. Nē, tā bija nākamā vasara pēc vienas sunu karstas vasaras, nākamās vasaras pats vidus. 11 stundas es pažīju karstās acīgā autobusā. Blakus man sēdēja sieviete, kur izskatījās ienīstam visu pasauli un sevi avīdzē. Vienmēr es domāju par tādu cilvēku, kāju sabiedriskajiem transportētājs, nevis arī viņas svērt, viņa attīstās septiņkārtīgā celtnāmlaivē un ik pa reizei apšauks sevi ar svēto ūdeni, visādi moši un dēmoni neliek virsū. Jo valdības robežas tieši nelaikā man bija izrakstījusies pildspalva. Un man nācās pārkāpt savu kautīgumu. Nē, pat nekautīgumu, bet tādu iekšēju nevēlēšanos ielausties šīs perfektās būtnes šajā pasaulē, lai pajautātu rakstāmā. Es varu iedomāties, jo tajā brīdī, cik daudz mazu slepkavības man savā prātā īstenoja, es negribēju, lai notiek kaut kas slikts. Viņi sēdēja, stingri iezmiegusi savu somiņu rokās un dzelžēt skatījās uz priekšu. Nē, es savas metas svešiniekiem nedodu. Paldies Dievam, manu sarunu ar nevaldu. Nē, pat ne sarunu, bet vārdu avāriju. Bija dzirdējis aizmugurē sēdošais pārietis. Верите, девушка, нам достаточно одной. У нас издевка пildspalva.
Un viņš noskūpst mani. Vispirms uz kreisās uzacis, tad uz vaigu, tad uz augšu būs un pakavējas apakš lopā. Viņš saka, ka viņam priekš manis esot pārsteigums. Īmenda, mēs brauksim uz mežu. Tur esot ezers. Tur es varēšu skraidīt pasām kājām un peldēties. Kāda laika guļa, siltajā saulītē, sildams vālās pilsētnieku miesas. Klausies, kas tavuprāt ir labs cilvēks? No kurienes ir tāds eksistenciāls jautājums? Un viņš noglās man vienu no vēlēm. Uzlic zosādi. Ne jau tāda zosāda, bet ir augsta. Tāda ievīlēšanā zosāda. Kad gribētu uz laivu vienkārši aizvērt brācis. Bet tiešām kāds tavuprāt
atcetis pēc skapīti. Visa eļļa izlīst pusmetra rādījusā. Bezgalvenāšu bratas, ko jūs grītas. Es līdzi notupusies stāv un lieku tās uz baltmaizes, kas kārtīgi apziest ar sviestu. Nevar taču labu mantu bojā laist. Un šodien es esmu gatava pest visu pasauli. Man ir kaut kā jāizpild tas tukšums, kas ir manī. Šorīt no rīta man zvanīja Lukas. 7:30 pēc Maskavas laika Ljubjankas metro stacija. Teroristi pašnāvnieci uzlaida gaisā visu metro ar visiem tās pasažieriem un manu krievu redzēju. Ja viņš to redzētu, taču pārstāv reiz mani mīlēt. Viņš mani vairs nekad nesauka par savu ģēpu, par savu malīšu. Nekad vairs nesaka man matus. Nekad vairs nevest man pie ezera. Ko jūs skatāties? Kas vai patiešām jums nekad tā nav bijis, ka visa pasaule ir otrs cilvēks? Vai patiešām jums nekad tā nav bijis? Jā. Citiem tik ļoti un tik ātri. Ka visa pasaule pārvēršas viena krieva rokās, plaukstās, smaidā. Too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you live too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. As you stumble across the road,
mana vaina. Tā ir mana vaina. Es nebiju pārāk jauka. Es nebiju pārāk mīļa. Es nebiju pārāk laba. Es nebiju pārāk sieviete. Tā viss ir mana vaina. Nav pilnīgi neviena, kam to izstāstīt. Pilnīgi neviena. Ak, Dievs, es taču šitā sajūkšu prātā. Labdien! Robežkontrola. Vai vedam ko nelegāli? Varbūt deklarējam? Ieročus? Narkotikas? Viss kā vienmēr notiek galvas. Šoreiz varbūt nav Somija. Jā, kāda vēl pēc man vajadzētu līdz Somiju. Izskatos kaut cik normāli. Galvenais neviens neredz, cik nožēlētas patiesībā esmu. Un manis vienā robežsargs ar ļoti sliktu sejas ādu. Jautājumā pēc migrācijas veidības. Šoreiz ceļojuma mērķi neierakstīt turismus, kad ierakstīt mīlestību. Tagad jau visi apkārt tādi satraukušies.
vairāk vakardienas viņa redzēja netālu no Lulu. Es viņu redzēju stiet, viņš pirks 4 kilogramus burkām un 2 lielas sīklos. Un šodien es viņu redzēju Vainavas dārzā. Spēlējās ar kādu puisīti. Puisīti nevarā bija tūdēm puisītis. Ja šeit kaut kur ir Dievs, tad lūdzu, lai viņš tagad pacem roku, tūlīt pat, šeit un tagad. Nevienu ir kaut izturājis. Un ne jau skaitā vai messengerī, bet šeit pat uz vietas, jo tur parasti kāds par kaut ko apvainojas un aiziet. Lai gan
Sākumā uz kreisās uzets, tad uz māju, uz augšu un pakaļ uz apakšu. Too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the place that you don't need when you live too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. It breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home.